Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārņu stāsti, jeb man radošās divas pozitīvie stāsti. Sveiciens oktobrī, pēc fantastiski siltā septembra. Es ceru, ka mācību gads jums ir iesācies veiksmīgi un veselīgi. Mums ne īpaši, līdz ar to es mazliet atvainošos, ja es mazliet laikam uzskaņošu balss saites, kaut gan ceru, ka tā nebūs. Jā, sveiciens oktobrī, nu jau oktobrī īsnībā, kas atnāca diezgan strauji, diezgan lietaini un pārsteidza mūs nesagatavotas. Jā, labi, par šodienas stāstu. Šodienas stāsts īstenībā nebūs tāds pabeigts, iesākts, ieplānots, saņemts vai tā. No vienas puses varbūt liksies pilnīgs haoss, no otras puses īstenībā būs ļoti liela kārtīga struktūra, un tā ir viss, kas notikās secīgi pēc laika ziņā, kāds man bija septembris, augusta beigas un septembris. Mēģināšu šo video uzņemt kopā ar Čārlīs līdzdalību, viņa tepat tās blakus sēž, un es viņu mazliet tūltās izlaidīšu uz balkona. Ok, Čārlī ir uz balkona izlaista, un tātad stāstīšu jums visu chronoloģiski vai es nezinu kā, attiecībā pēc laika ziņām. Kas ir noticies īstenībā manā radošajā dzīvē un saistībā ar to visu. Un tātad pēdējo stāstu beidz ar to, ka es dodos ceļojumā. Un jā, īstenībā 2 dienas pēc stāstu publicēšanas devāmies ar manu mammu uz Austriju, uz Vīni, un svinējām viņas kārtījus 18. Un, protams, pastaigājoties pa pilīm, es biju paņēmusi līdzi savu skaisto tamborēto kleitu. Un laiks bija tiešām īstenībā ļoti foršs, tā plus 20 un šur tur mazliet lietains, un līdz ar to ar kleitiņu bija baigi forši, lai ar viņa liekas izsietiņš, bet apspīlēta viņa bija tāda, īstenībā arī silta. Un jā, kleitiņa staigājas gan par Šönbrunenes pils dārzu un pili, gan arī par Belvēderes pili. Kas man ļoti patika, starp citu, Austrijā redzēju vairākas dāmas tamborētos apģērbos, bet kas man patika tas, ka tur man neviens nepievērš uzmanību. Cilvēks kā cilvēks. Atbrauc uz Rīgu un staigāja tamborētajā kleitiņā, un es īsti nevaru saprast cilvēku skatienus. Viņi man nosoda, pēta, vai man jājūt tas apģērbtai vai kailai vai kā. Katrā ziņā ļoti traucēja īstenībā tā uzmanības piesaiste. Latvijā tieši Rīgā, varētu būt varbūt arī kaut kur citur, bet vienmēr sakot, tas man baigi traucēja īstenībā. Bet tā kā Belvēderes pilī vai Šönbrunens, nu vienkārši Austrijā man nesanāca padefilēt kleitiņā, tad īstenībā paldies manam vīram, kad es atbraucu, praktiski mēs arī drīz vien devāmies uz ķemeriem, uz Sanatorijas parku, un tur sanāca padefilēt manā skaistajā tamborētajā kleitiņā, par kur es esmu ļoti, ļoti priecīga, un plānoju kaut kad arī uztamborēt vēl kādu, tikai mazliet savādākiem motīviem, un jā, man sanāca padefilēt, par to es esmu ļoti, ļoti priecīga. Jā. Skatos savā plānotajā scenārijā un tam līdzīgi, un saprotu, ka droši vien es vispār kaut ko palaidīšu garām un jums arī nepastāstīšu. Par to es ļoti atvainojos, bet nu pat vien vainīga. Jā,
Tātad iepriekšējā reizē vispār es vīnē esmu bijusi pirms 19 gadiem. Manā skatījumā vīna ir atguvusi posmi pa šiem gadiem, jo ja kādreiz varēja no vīnas atvest tikai Mocartu, tagad var atvest Mocartu, Klimtu un Sisī. Jā, kāpēc es pieminu Sisī? Tādēļ, ka es atvedu Sisī skaistu dienas grāmatu blociņu, kur es varēšu izmantot kā radošo dienas grāmatu. Un es esmu par to ļoti, ļoti priecīga īstenībā, jo tā ir tā atmiņa tā kā no Austrijas plus, jā, kaut kas radoši praktisks arī man. Parādīšu jums arī tagad Sisī dienas grāmatiņu, kāda man viņa būs. Un es kaut ko vēl gribēju teikt. Jā, starp citu, jā, Vīnē sastriecinās tieši tāpat kā Bavārijā, Grūzgot. Un īstenībā tas ir baigi forši. Jā, bet Vācijā vispār vācu valodā runājušās zemēs es jūtos kā zivs ūdenī. Un kā man radis saka, ar Gintu var visi braukt uz Vāciju, Austriju, neviens nepazudīs. Jā, tā kad, jā, tātad Sisī dienas grāmatiņa kā ceļojuma atmiņa un kā radošā lieta arī manā radošajā dzīvē ienāk. Šitais kadrs laikam piestāvētu uz stāsta beigām, bet tā kā man jaunākā meita pašlaik ir skolā un viņa paņēma citus somas, parādīšu jums Klimta somiņu, ko es nopirku savām meitām. Lieta tāda, kad Belvēderes pilī, kurā ir ļoti daudz Klimta gleznas, arī skūpsts, es redzēju vienu sievieti ar Klimta somiņu, bet tur, diemžēl, tajā veikalā muzeja nebija Klimta somiņas. Nu, un mēs ar mammu devāmies uz suvenīru veikalu un es atrodu Klimta somiņu. Lūk, šādu te. Un galvenais es atrodu somiņu, un pirmais es sazinos nevis ar vecāko meitu, jo es zinu, ka 100% viņa teiks, jā, viņai to somiņu vajag un viss, bet sazinos jaunāko, un viņa prasa, vai viņa tādu somiņu gribēs. Viņa sākumā baidījās par to izmēru, viņa pēc tam saka, jā, gribēs. Man tad nopirkta viena somiņa. Nu, neko, vakarā nesāmies ar manu mammu uz Vīnes vecpilsētas centru un nopirkām somu. Tātad manām abām meitām es nopirku Klimta somiņas. Viņas ir, formas ziņā vienādas, bet mazliet atšķiras te apakšiņas un tur uzrakstiņi un tam līdzīgi. Bet es iesaku īstenībā atvest Klimtu no Austrijas. Jā, bet saistībā par radošo. Mums bija arī dzīvu karte, dzīvu veikalu karte uz Austriju paņemt līdzi, bet diemžēl pa tiem veikaliem mums nesanāca izbraukt, jo viņi atradās diezgan patālu no Vīnes vēsturiskā centra. Toties vēsturisko centru mēs izbaudījām pilnīgi un galīgi, un es iesaku aizbrauciet noteikti uz Štefanu domu, jo baznīcā ieeja bez maksas, un tad tur ir 3 iespējas par maksas ekskursijā nokļūt. Vai nu baznīcā iekšā, vai nu kādā tornī, vai nu katakombās. Es nezināju, ka tur apakšā ir katakombas, kas atrodās 11 līdz 15 metrus zem Štefana laukuma apakšā, un tātad 5 stāv mājas apakšā, un tātad kā baznīcā pa slāņiem ir veidojis šis, apkārt kādreiz baznīcām bija tātad apglabāšanas vietas, kapi, kā tas viss krājies, kā baznīca grimusi lejā, un tātad katakombās, tur bildēt nevarēja, bet tātad, ja zinat, kas ir katakombas, tad, tāda interesantā sajūta. Man mamma bija pirmoreiz baznīcas pagrabā, kā tādā, un, jā, tas bija ļoti interesants ar citu, bet tā kā ir baznīcu nakts, es iesaku izmantot Rīgā viņas, jo tad var tikt
klosteros, Rīgas vecrīgas tieši pusītē, klosteros, tornīšos, pagrabos, dārzos. Tas ir īstenībā tas, kas cilvēka ikdiena acīm paliek nepamanīts un nezināts. Jā, bet tātad pa dzīvi bodītēm mēs bijām, bet tajā pārdod tikai ekskluzīvas kašmira dzies, un viena ficīta maksāja aptuveni 19 eiro, tur apmēram kaut kāds 5, labi pārspīlē, bet ļoti neliels tas piedāvājums, līdz ar to tas mums nebija interesanti un aktuāli. Jā, tas ir, es domāju par vīni, par braucienu, par kleitu, par defilē un radošo, teiksim, dienas grāmatu un dzīvu, iegādi vai neiegādi, viss. Tagad, jā, par gatavajiem mazliet darbiņiem. Īstenībā man viņi būs 6, kaut gan es brīžiem nojaucu, man nojūt tas skaits un liekas 5. Bet, jā, tagad visu tā chronoloģiski pēc kārtas par gatavajiem darbiņiem. Un ne tikai. Tātad atkal ceļojums un jāņem līdzi adījums, un, protams, es biju paņēmusi līdzi adījumu, un tās ir zeķītes, kuras man bija vienkārši jāatkārto. Es zinu, jums jau viņas droši vien ir apnikuši, bet tās ir atkal ķepiņu zeķītes, šīs man bija jāatkārto. Un lieta tāda, ka es viņus ļoti veiksmīgi īstenībā advīkli izņēmu arī Schönbrunnes pils parkā, bet tad tur uznāca lietas un tā baigā adīšana nesanāca, bet īstenībā šīs zeķītes arī tur pabija. Un, jā, es viņus biju noadījusi līdz Purngaliņam, un iedomājieties, es atbraucu uz Latviju, un stāstu, kāpēc projekts Somiņas ir baigi foršas. Viņas ir baigi foršas, lai paņemtu līdzi ceļojumā, un nepazust ne adats, ne marķierīši, ne diedziņi, viss būtu baigi forši. Bet kāpēc man viņus nestrādā mājās? Tāpēc, ka es atbraucu, es noliku, un es uz galda, redzamā vietā, un es 2 nedēļas meklēju, kur man ir iesāktās zeķītes. Es viņu nevarēju pamanīt, jo tas moments no acīm prom no sirds ārā, un es nevaru atrast, kur ir iesāktās zeķes. 2 nedēļas meklēju, un ok, atradu, un tad arī pabeidzu. Jā. Blokātoros, maisiņi, un tad zeķītes virsū. Nu, kā parasti, manā stilā. Jā, tātad šīs bija dienas no gatavajiem darbiņiem, ko es iesāku Latvijā, turpināju Vīnē un pabeidzu atkal Latvijā. Otrs darbiņš, ko es pabeidzu, tam man tikai bildītes, tās ir ekstra garās pīņu zeķītes olīvu krāsā, jo lieta tāda, ka tiklīdz kā gatavojos izbraukt no Latvijas, ar mani sazinājās, tāds pazīstams jau cilvēks no Somijas, un viņš saka, ka jā, Somijā sākas augstais laiks, augstās sezonu un silto adījumu sezonu, un līdz ar to man vajadzēja ekstra garās, pusgarās zeķes uzadīt, tātad tās ir tās, kuras ir 1,10 m garas, un tātad es viņas adīju no Drops Dzijas Karizma, un tās man, ja nemaldos, šoreiz svēra 600 gramus, jo bija 38. izmērs. Čārlija nāca mājās. Un, jā, tātad es uzadīju ekstra garās pīņu zeķītes. Īstenībā baigi forši šoreiz ļoti raiti atdījās, varbūt tāpēc, ka man nebija citi iesāktie darbiņi un kas nenovērs uzmanību. Tāds bija man otrais darbs. Un jā, par to es esmu ļoti priecīga. Un tagad par to, jā, tātad es atbraucu un man īsti viena zeķītes pabeidzu, otras arī ekstra garās un ir tāda tukšuma sajūta, jo nekas jau īsti nav iesākts. Uz Vīnes braukšanas ceļojuma laika es biju pabeigusi maksimāli tos mazos darbus un tam līdzīgi. Man īsti nav ko iesākt, un tad tukšuma sajūta. Un skatos dzīvi busiņš tirgot dzīves. Iegādājos. Tas pirmdien saņem dzīves no turienes, bet otrdienā mēs ar mammu abas izklaidējāmies pa Vecrīgu, un es viņu aizvedu uz hobijvulu veikaliņu. Un, godīgi sakot, palutinājām sevi. Ar ko? Tēt es jums parādīšu, kādas dzīves es nopirku un ar ko sevi palutinājām. Kam, protams, būs arī turpinājums.
vēl vakarā, vakar bija piekdienas vakars, nolēmu patestēt šo te dziju, vai tā dara zigzaglakatiem. Tātad dzija no Lang, Javul Magic, varbūt Javul, nezinu, supervaža dzija, bet 100 gramos 400 metri. Ieteicamās adatas 2,5, 3,5, nolēmu patestēt, vai varētu sanākt adīt zigzaglakatu. Diezgan vispārīgi neticīgi biju, tāpēc, ka diezgan ātri šeit iet tās pārējas, un šaubījos, vai lakats tur sanāktu. Bet, ko tur atkarīgam cilvēkam tur padarīs, nu neko jau nepadarīs. Sāku viņu adīt un sapratu, ka, lai vai kādas tās pārējas tur būtu, man tīri labi patīk šīs te krāsas. Krāsas īstenībā diezgan manējās, lilā, rozā, sarkanīgs, ļoti tā sievišķīgi, varbūt meitenīgi, varbūt bērnišķīgi, bet varbūt pārāk nopietni, kāda tumšākā krāsas vieta, bet, jā, es nolēmu tātad pamēģināt šo te zigzaglakatu. Teikšu, kā ir, man tikai viena ficīta šīs te dzijas, un tas nozīmē, ka drīz vien došos atkal uz veikalu to iepirkt. Bet, jūs jau redzat, uz kādām adatiņām es adu tās zeķu adatas, uzlikt aizmugurē dzēžgumijas, diezgan sliktas, jo ieplīsa, tad sausas pavecas jau, kā stoperīši, bet tātad man vajadzēja adatas. Šodien agri no rīta tik līdz atvērās veikals Kumodvaļā, tieši tirzniecības centrā Alfa, es biju pirmais klients. Un ieskrien veikalā un saku, man vajag adatas, numur 3, 80 cm, man nevajag garas, man vajag vienalga ponī, prim, adī, lētas, galvenais no tām adatiņām, citas gan firmas, ne, tur zemākas. Tad vidējo slānīti adatus. Un ticiet vai nē, bet adatu nav. Trešā izmēra izspirtus, jo izrādās sākoties ar mācību gadu. Vēl tomēr skolniecēm skolās ir jāpērk šīs adatas, un adatu nav. Nākošais variants man bija doties un pirkt Čiago adatas, bet tiešām šoreiz es negribēju pirkt ļoti dārgas. Kādēļ es pirku adatas? Tādēļ, ka, nu jā, mani palēnām ir jāatjauno tās adatas, kas jau man ir bijušas, jo dažas kalpo jau 20 gadus, un viņām ir šādas tādas jau nolietojuma pazīmes, un ātri ar viņām pādīt nevar. Nu, un galvenais, ka pirmais, ka es ieskrēju tajā veiklā un prasīju adatus, un es teicu, man nevajag unicorn, man vajag kaut ko vienkāršu. Kā jūs domājat, kādas adatas nopirku? Neticēsiet. Es tieši tiku pie unicorn adatām. Tās gan ir adī, es teicu, bet man pārdevēja teica, ka ļoti labs esot ar šo te slīpo vītnīti. Baldziņi tīri labi skrienot pāri. Tas man it kā ļoti labi, jo es diezgan ātri. Vēl pārdevēja man piedāvāja adatiņas, kurām ir nevis šādas slīpas vītnītes tā kā virsū, bet robiņi. Robiņus gan es viņai teicu, ka labāk ne, jo ātri adot, man vajag, lai ātri viņas līd prom. Bet pārdevēja teica, ka esot ļoti labs atsauksmes par šīm te adatām. Nu, man nav neausmas pašlaik. Tā, ka trešā izmērā adatas, bet godīgi sakot, man bišķiņ liekas, ka ir resnāka nekā tā. To paskatīsimies. Šī te ir zaķa adata, ja? Īstenībā tāda pati vien ir, ja nemazliet tievākā. Bet, nu labi, es pamēģināšu. Tātad šī man ir ponī vispār trešā adata, šī būs unicorn trešā. Nu, ja sliktā dīsies, būs jāpērk vēl kāda adata. Bet kādas man nolietojuma pazīmes citām adatām ir? Tātad galiņi nodilst un kļūst vai no asi strupi, vai nu tāda tā kā neslīdīgi. Un otra lieta man šeit, vai nu kāda ir noplīsus adata, tās jau, protams, iet projām, bet šeit viņas tā kā, neteikšu sadilst. Ziniet, tā ir kā kāds būtu iegrauzies un vienkārši pāri neslīd un ķerās. Līdz ar to, jā, man šādas adatiņas der. Starp citu, nelietoju adatiņas, kuras ir skrūvējamās, jo tiešām man ātri adot, man vajag, lai viss viegli un ātri slīd. Kādīsies uz šīm adatiņām, es droši vien došu ziņu, bet tātad tās ir unicorn adatiņas ar vītnīti. Tātad 2 vienredzīši. Došu ziņu, kādīsies. Nu, ko, ir pagājis kāds laiciņš, es atbrīvojos 2 zaķu adatus un pārgājis uz unicorn adatām.
Tātad, ko es varu jums pateikt? Jā, gan lakata rindiņus esmu pabeigusi, bet jūs lieliski redzat krāsas. Tātad, ko es varu pateikt par unikornu adatām? Vītnīca ir vītnīca, viss ok, bet īstenībā valdziņu slīdēšana nost, varbūt viņš aizkavē, slīdēšana prom īpaši baigi, ne? Pat es teiktu, viņas ir lēnākas adīšanai, bet visi tik priecājās adats. Neesmu nevienu dzirdējis, kas būtu kārtīgi izlasījis. Arī es pirms tam nebiju izlasījis, ka šīs adatas unicorn ir speciāli domātas, lai viņas masētu rokas adīšanas laikā. Tadā! Tātad viņas ir domāts ergonomiskas adatas, lai adītājai tiešām asinsrite pulss labi par rokām, viss norit, un tas ir domāts tikai adītājiem. Ne tur valdziņiem ātrāk, lēnāk, vēlāk, fiksāk, bet tieši par adītājas rokām domāts. Nu, man gan teikšu, kā ir šādi saskarsme ar adatām ir liela, bet ja ada, nu, tad īstenībā mēs jau aiztiekam valdziņus vairāk, necik daudz šīs daļas. Bet es pilnīgi pieļauju iespēju, ka ļoti laba masāža ir dažām adītājiem, kam rokas tirps vai kaut kā tam līdzīgi. Tā unicorn adatu galvenā tā doma ir masēt adītājiem rokas. Tālūk. Bet tādās visu ok, viss kārtībā. Nevarētu teikt, ka baigi ātri ar viņām, ka viņi tur valdziņi pilnīgi slīd un skrien prom nost un kā. Nē, viss ir normāli. Normāli, nu, easy, kā parasti visām adatām, bet jā. Tātad tās ir roku masāžas adatiņas, ergonomiskās. Nu, viss iet uz priekšu, viss attīstās, arī adītājiem dzīve kļūst vieglāka, veselīgāka un ērtāka. Tālūk. Un tā tad unicorn adatas. Lūk, man viņas ir rokā, tātad jūs jau saprotat, ka tātad darbiņš man ir pabeigts. Bet tātad par unicorn adatām, tātad atceramies, ka viņas ir domātas adītājiem, lai rokas masētu un netirptu. Jā, nu, lai asinsrite ir laba, varbūt tās ir siltumņam, nu es nezinu, grūti pateikt, varbūt, lai netirpst, lai ērtāk, jaukāk, patīkamāk tas process ir un bez komplikācijām. Jā, nu var sakot, unicorn adatiņas. Darbiņš ir pabeigts uz viņām, līdz ar to, jā. Un tad tepat ir rakstīts, bet kāpēc neviens neizlasa, ja? Tātad luksus für die Hände, tātad ekstra, nu, luksus adatiņas priekš rokām, un te arī rakstīts, ka tātad tā struktūra masīt beim striken die Hände, tātad pie adīšanas masē rokas. Vai es jūtos izmasēta? Man ir grūti pateikt, jo man nav nekādas problēmas ar rokām, ne tirps, ne sāp, neko, bet adatiņas īstenībā galu galā man patika. Es viņas vakar nedaudz vēl pielietoju, bet ja adatiņas man rokā, acīm redzot, darbiņš man ir gatavs. Un es tiešām ļoti steidzu šo darbiņu pabeigt, jo pirmkārt tās ir manās krāsās, kur es tiešām nevienam neatdošu. Un es domāju, ka tādu es pašlaik atkārtot nevaru, jo hobby veikaliņā, man liekas, es esmu visas šīs dzīves izpirkusi. Ja tur viena vēl ficīti ir, tad es arī to aizrunāšu. Un paldies Lienai, kas Instagramā ir kā pilns valdziņš, jo es caur viņu sarunāju, lai viņi man patur tās dzīves, jo, lai kāds nenopērk. Un tātad šī šallīta, viņa ir tiešām tikai priekš manis, jo tā ir manās krāsās. Es viņu ļoti steidzu pabeigt, jo man rītā jau ir pasākums, uz kur es viņu ļoti gribu uzvilkt. Un arī viņai īstenībā, viņai ir 13 rindas. O, cik jūs jau redzat, ka viņa ir skaista un viegla un gaisīga. Viņai ir 13 rindas, iepriekšējai man bija 14, jo te vienkārši tas 100 gramos ir 400 metri. Tātad uz divām ficītēm 40 grami, tas ir diezgan daudz, kas pietrūkst. Bet godīgi sakot, man tā dzīve ļoti patika. Ļoti. Tātad Lang Jewel Magic ļoti patika, ļoti patīkam, ļoti. Vienīgais, ka es ievēroju, ka viņam mazliet krāsu laiž ārā, līdz ar to ar baltu krāsu kopā jaukt, nezinu, tur ir jāpārbauda vai nesakrāso otru, bet man šallīte ir gatava. Un tā tiešām ir manējā. Un tāda viņa arī paliks, šī būs manējā, jo īsnībā, nu, tātad sākas adījuma sezona un īsnībā, jā,
Man patīk teikt, tas tātad rozā, lilā, sarkanīgs un tas tumši, viņš ir gandrīz melns, kas aiziet, bet īstenībā ļoti, ļoti skaista. Ļoti silta un forša. Ja es dabūšu to vēl vienu ficīti, tad būs arī 14. rinda. Nu, bet kā būs tā būs, arī 13. ir ok, 2 metri garumā un 80 cm dziļumā ir ļoti, ļoti labi. Tātad šī šālīte man ir gatava. Es ceru, ka varbūt stāsta beigās es viņu jums parādīšu pilnā garumā, jo, nu, man viņa pašai ļoti patīk. Man patīk tas, ka viņa ir gaisīga. Es adīju tātad 3. izmēra adatām un tiešām, mani cauri var redzēt, vai ne, īstenībā. Jā, šitā ir, es nezinu, 3. darbiņš pabeigtais, ko es rādu. 3. varbūt esmu, jo man viss ir pilnīgi nojucis. Jā, un, jā, tā ir panākušo pabeigto darbiņu. Ja es būtu ļoti, ļoti laba influencere, tad šī stāsta virsrakstā būtu tādi vārdi kā katastrofa. Viņa mani pievīla, nekad vairs neuzticējušos, nu tādi spēcīgi vārdi īstenībā par nākamo darbiņu gatavo, jo dzīve ir forša, bet kā viņa man uzmeta. Varbūt ne uzmeta, bet kā viņa man iegāza. Labi. Runa ir par pieneņpulkām. Jūs jau redzat, man ir ļoti, ļoti skaistas pieneņpulkas, kuras es adīju no Drops Baby Merino. Ļoti skaista, mīksta, forša. Un džemperīts arī īstenībā ļoti skaists prezi. Nu ļoti, viņš ir fantastisks. Un tagad es jums pastāstīšu visu par šo džemperītu. Nu, cik no visu, cik no to svarīgāko. Tā, tad pirmkārt es dabūju piepirkt dziju. Un šeit man sākas cita dzija. Un viņa, ja ir mitra, viņa te atšķiras pēc krāsiņas. Sausa neatšķiras. Ļoti skaista forša. Tālāk vēl. Vai forši izskatās, vai ne? Arī uz modeļu, ja es uzlieku un nofotografēju. Ļoti skaisti izskatās. Bet jebkuru darbu var nobildēt ļoti skaisti. Tas mazai intrigai. Te varētu skanēt tādu dziesmu, tāds foniņš, bet nu labi. Tā, tad par pieniņpulkām. Man ir ļoti, ļoti, ļoti žēl, ka es īsti nenobildēju pieniņpulkas pirms es viņas izmazgāju. Man bija viņas ļoti, ļoti skaistas. Krāsniņas ir spilgtākas nekā jūs redzat. Jā, ļoti skaistākas, spilgtākas. Es viņu uzvedīju, un te bija tā smuki, skaisti, cieši, forši, man derēja. Ja man būs kāda bildīte no Snapchat vēl, es ielikšu. Es nezinu, kam es viņu sūtīju, tā ātrumā pārsūtīju to bildīti. Jo tas ir darba procesiņš, un skaists, un forši, un es esmu lepna un priecīga, man patīk viss. Un es viņu pabeidzu, viss ir skaists, nu tiešām gandarījums. Un tad mēs ar Čārliju viņu paņēmām un izmazgājām. Es mazgāju, viņu palīdzēju. Es viņu satinu dvielī, Čārlija man pieskatīja, mēģināja palīdzēt izžāvēties. Un tad jau es sapratu, kas pa šaizīti. Tātad dzija. Viņa ir tāda forša mazliet savirpināta. Un tā. Redzat? Stiepjās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dzija un izstrādājums stiepsies. Es parasti, ja mazgāju, es pieļauju sev iespēju, ka stiepsies 3 līdz 5 cm. Tas tā ļoti normāli un tam līdzīgi. Bet džemperīts ļoti skaists. Un iespējams stāsta beigās, ka es viņā defilēšu, pat to jūs nepamanīsiet, jo es to varu arī noslēpt. Bet mans uzdevums nav noslēpt, mans uzdevums ir parādīt un pastāstīt. Un tā, pirms mazgāšanas roka man bija 47 cm gara. Pēc mazgāšanas 60. Stāvs līdz padusē man bija 37 cm. Tas ļoti, ļoti labs. Nav garš, super. Pēc mazgāšanas 49. Tas nozīmē plus 12 cm. Teļa daļa man palielinājās pa 7 cm. Un īstenībā tā vizuāli vispār, ja es tā saku, rokas un stāvs pagarinājās no 12 līdz 17 centimetriem. Prieks, kur tu rodies.
pašlaik esmu tādā šoka stāvoklī vēl joprojām. Nē, nu man jau pirmais šoks ir pārgājis īstenībā. Cilvēki tādi emocionālāk būtu droši vien raudājuši, kamēr es ņemu un priecājos, smējos par šo pieredzi, bet tātad fantastiski izstiepās. Es cerēšu, ka es jums parādīšu viņu ļoti labi. Kas notikās līdz ar izstiepšanos? Līdz ar izstiepšanos, bet es esmu no šīs drops Baby Merino adījusi arī iepriekš. Šeit pārstaipi aizķertie pat ir šur tur redzami. Varbūt tā, ka es defilēšu, es jums parādīšu tā, lai jūs redzat. Jo skaisti ir no malas, bet tūmā viņš jau ir tā izstiepies, ka tur vairs nav kam paslēpties. Bet tā kā mans vīrs ir ļoti fantastisks adījumu apģērbu filcētājs, jūs neticēsiet, kā var būt tā, ka viņš džemperīšu sapilcē, ka rociņas paliek šādas un vēl īsākas, un savas mammas, kurai bija ļoti liels izmērs, kad 7XL, viņš sapilcēja uz kaut kādu maziņu izmēru džemperīti. Viņš pat džinsu bikses ir sapilcējis. Neprasiet, kā to var izdarīt. Viņš piedāvāja man arī šo sapilcēt. Viņš apsolīja 100% sapilcēs. Par izmēru to viņš man, neapsolīja, uz kuru izmēru viņš trāpīs. Bet, tas ir viens no variantiem. Nevis attārdīt, bet pamēģināt kaut ko iefilcēt. Lai viņam veicas. Bet jā, īstenībā kārtīgi influenceri šajā stāsta sākumā būtu teikusi katastrofa, uzmetiens, iegāziens un vēl viss kaut kas tam līdzīgs. Labi, ka es tāds mierīgs cilvēks un visu uztver ar smaidu. Bet īstenībā pieneņpūkas ir gatavs, viņas ir superīgas. Kopējais svars ir 413 grami merīna vilna un viņas superīgi ērta, patīkama, mīksta un forša. Un to kakliņu speciāli taisīt tādu lielāku, lai tā patīkami ērti ir un nekarsē. Bet, izmērs tātad sadīju S, un viņš pašlaik ir vismaz XL. Jo es nesāju ML augšā, bet viņš ir vismaz XL, jo es skatījos, kaut gan īstenībā mans vīrs teica, ka pat viņam būtu par lielu, bet ja sievietē XL, vīrietim tas ir L, kā manam vīram, viņš saka, ka viņam pat par lielu, tātad tas varētu būt pat 2XL. Tā, domāju, cik izmērs lielāks. Jā. Labi, nav ko gausties. Jē, super, man ir vēl viens gatavs darbiņš, neliels darbiņš, un tomēr. Un tie ir skaisti puscimdiņi. Tātad viņi ir adīti ar grieztajiem valdziņiem, un lūk, kādu skaistu rakstiņu. Rakstiņš ir no, man dienas grāmata. Rakstiņš ir no 260 rakstu grāmatas, Japāņu rakstu grāmatiņas, un rakstiņš apmēram 162, 163. Kāpēc divi? Tāpēc, ka es viņus izmantoju abus, vienkārši samainīju pīdnītes vietām. Un man šis rakstiņš ir vienmēr paticis. Fantastisks, vai ne? Tieši šī te daļa man ļoti patikusi. Bet, jā, izmērs viņiem ir ML aptuveni, jo viņi tā diezgan plati, viņi ļoti labi stiepjās, ņemot vērā, ka, lai arī te ir grieztoja valdziņu valnītis un valnītis turpina šeit. Jā, tātad stāstu, kāda dzīve man bija. Man bija Prolana Dreamlace. Sūtīju no Lietuvas, un es biju pasūtījis vairāk. Šeit arī 50 gramos ir 200 metri, līdzīgi kā lakata dzīve. Bet tā dzīve ir tāda forša, un viņi nedaudz izskatās, diez vai jūs redzēsiet, bet viņi vispār izskatās ar tādu pūciņu. Tā it kā tur būtu, kad mohēriņa klāta, bet īstenībā nav. Bet jūs redziet, kāda man skaistas krāsas cimdiņi. Bet šī dzīve gluži nebija tāda. Pašlaik novilkšu. Es no viņas ņēmu ārā. Ticiet man, manā prātā, lai arī man patīk rozā, lilā, jā, zilie tonīši, visi, kas tā smuki aiziet, saulrieta tonīši, man šī tā pati dzīves ficīte negāja iekšā manā prātā. Sarkanie, lilā, zili pelēkie tonīši. Un ko es viņiem darīju? Viņus ņēmu griezu ārā. Izskatās vienkārši drausmīgi, kas man ir palicis pāri. Cimdiņi paši sver 44 gramus, tātad man pašlaik šeit no divām ficītēm ir
56 grami, un es varētu vēl vienu simtiņus uzadīt. Bet godīgi sakot, man nepatīk tas sarkanīgi zilā pelēkais tonītis. Redziet, te brūnais ir tas pats, kas cimdiņā, un viņš ir foršs. Bet tas sarkanais, nu priekš kam tur ir vajadzīgs sarkans tonis tiem cimdiņiem? Man nav nejausmas. Tāpēc es tos griezu ārā, un man ir ļoti skaisti tādi laškrās ar brūnu, man liekas, ir tīri labi, un priekš kam tur ir iebakstītas tās dzīs. Bet kas man vēl patīk? Jūs redzēt? Šī skaistā, fantastiskā līnija uz pirkstiņa. Un viņa vienkārši burvīga. Es nezinu, kā viņu vēl labāk parādīt. Tātad īkšķītis kā veidojās, ja? Ļoti skaisti īstenībā. Jā, tad lūk šādi. Te es katreiz šeit pieaudzēju un arī šeit. Katrā otrajā rindā laikam. Nu, man tā liekas. Viss ir uz sajūtām. Bet galvenais šitien te iet viena līnija un tā aiziet līdz galam. Un tie cimdiņi fantastiski, viņi ir silti forši. Es īsti nezinu, kam viņi būs. Varbūt manai meitai jaunākajai, kur nevelk cimdus, bet jā, jums liekas, viņi ļoti gari, bet manai meitai viņi būs aptuveni šādi, jo viņai ļoti gari pirksti. Bet, ja, piemēram, ir gari, es skatos, ka jauns meitenes īstenībā paņem arī mazliet atloka. Un ir baigi forši cimdiņi. Jā, šitais ir vēl viens darbiņš, kas man ir pabeigts. Un te pa nākošo, bet man liekas, tas gan būs pēdējais darbiņš. Jā. Nu, ko pēdējais darbiņš tikko šodien pabeigtās zeķītes, kuras man gribējās nosaukt par laimu, ja īstenībā, nu tā krāsa ir vienkārši tāda tik skaista un atsvaidzinoša, bet beigās es viņas nenosaucu par laimu, bet par citrus zeķēm. Jā, jo tā krāsiņa ir fantastiska. Dzija ir teksrena pusvilna, un šo dziju es biju pieteikusi arī tukšajam krājuma spēles ietvaros. Un jā, tātad man ir gatavas laimas zeķītes. Laima zeķītes, jeb citrus zeķītes. Protams, atkal ar gumīņu, 1x1 valnīti grieztie, 2 rakstdaļas priekšpusē aizmugurē, un pa vidu ir šis te kreidliskais sadījums. Bet tātad tas kreidliskais sadījums kā ļoti skaisti sašaurinās. Super. Tā. Čārlija vajag kā uz balkonam. Nu, iesi? Asti. Jā. Tātad fantastiskās zeķes. Superīgas. Te mazliet pa viņām. Tātad teksrena pusvilna. Adija radatiņām 3, lai ir ieteikts 3,5 un 4. Bet es vienmēr valnīju tādu smalkāku, un īstenībā mana kļūda bija, kad nepārgāju uz adatiņām 3,5 vismaz šeit. Būtu tāds vieglāks un foršs, bet nav nekāda kļūda, viss ir kārtībā. Vienkārši rakstiņš kā tāds pastus šitien te savilka, bet šeit īsti nē. Bet par cik te gumija, te viss savelkās un viss ir kārtībā. Tā. Pirmās zeķes, kurām man šeit augstdaļā ir tikai 64 valdziņi, ja nemaldos. Nu, tik maz valdziņi pusgrām zeķītēm, jā, man nav bijuši nekad. Jo gluži vienkārši šī dzija ir mazliet tāda biezāka, pusvilna, un viņi ir fantastiski. It sevišķi, tā, ka viņi izmazgā, viņi ir tik mīksti, forši patīkami. Un rakstiņš. Rakstiņš ir gandrīz tas pats, kas cimdiņiem. Šis rakstiņš jau man ir sen paticis, sen apmēram. Es jau kādus 2 gadus viņu esmu piefiksējusi, bet tikai tagad īstenībā pamēģināju, uzadīju. Cimdiņam raksts, jūs paskatīties, viņš ir cik garš un šeit cik īss. Un atšķirības var redzēt, vai ne? Man labāk patīk šis te, un ka viņi izstiep, viņš jau foršāks. Starp citu, šo rakstu arī šeit grāmatā viņš ir ar apmetumiem, līdz ar to viņi var radīt ar caurumiņiem, tā lai mežģiņa raksts, ar puscaurumiņiem. Tas ir tad, kad izzada aizmugurē griestus tos valdziņus, un vispār bez caurumiņiem. Tad, kad nevis ar apmetumu taisa tos rakstus, un te, protams, saīsinat šeit pieaudzē,
bet ar pārstaipu pieaudzē. Līdz ar to tad vispār nebūs caurumi. Man ir puscaurumiņi, lai arī viņus īsti pat nevar redzēt. Man šitā labāk patīk nekā ar caurumiņiem. Bet zeķītēm, lai dabūtu šo rakstu šaurāku, smalkāku, es adīju bez kreisās puses rindiņām. Un te ir tas moments, ja labajā pusē paņem apmetumu, viņš kreisajā pusē ir otrādi jāizdada. Viņš ir jāizdada tā kā griesti. Un šeit man sanāca kreisā pusē vai kreisajā rindā vai pāra rindā. Un šeit man sanāca adīt gan to pāra rindu, gan nepāra rindu vienā rindā. Līdz ar to gan labiski griesti vai krēliski griesti sagriezt to valdziņu izdadīt, gan arī apmetums. Līdz ar to, bet toties tas rakstiņš man patīk labāk. Viņš ir tāds vairāk saspiestāks, bet apaļīgāks, omulīgāks. Viņš nav tik garš, nestiepjās. Jā, nu šīs zeķītes man, ziniet, bija tā kā balzāms dvēselē pēc tā, ka man tika pielikta dvēselīte. Un jā, viņas tik atsveidzinoši, tik skaistas īstenībā, un tagad sāka lietus līt, man likās, vismaz tāds frišs gaiss, ja? Tā ka īstenībā, jā. Tātad man pusgrās zeķītes arī gatavas. Vai foršās, man ļoti patīk. Un tātad tā ir teksrena, bet pusvilna. Pirku dzīves.lv. Tur ir daudz dažādas un fantastiskas krāsnes. Jā, šis laikam ir pēdējais gatavais darbiņš, te mazlietiņ par darbiņiem procesā. Tātad mājas režīmā es atgriežos nevis pie projektu somiņām, bet pie caurspīdīgajiem groziņiem. Es vismaz redzu, kas tur ir iekšā un zinu, pie kam jāpieķeras. Un šitais ir aizkara projektiņš. Pasauli virza īstenībā slinkums un spītība. Slinkums ir tas virza, teiksim, no aušanas uz steļu izgatavošanu, piemēram, nodīšanu uz adīšanas mašīnām. Spītība ir tad, kad kāds netic kāda otra darbam, un vai dzīves mērķiem vai kaut ko tam līdzīgu. Un tas pirmais grib iespītēt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas mēģina iespītēt, arī mana vecākā meita, pilnīgi. Ja kāds apstrīd viņas mērķus, viņus sasniegs. Piemēram, tā kā viņa iestājās Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, pirms vairākiem gadiem, visi viņai teica, ka viņa nevarēs to apvienot ar Māras Muižnieces mākslas skolu, kurā arī ir ļoti nopietnas mācības. Viņa par spīti tam viņam pabeidz abas skolas. Un vienlaicīgi to vienu kursu ar otras skolas pēdējo kursu. Es arī es īsti nestāstīšu savas dzīves spītības, ja? Bet ok. Man arī bijis visādi, īstenībā saistībā ar universitāti un to pabeigšanu. Es iespītēju un es visu izdarīju. Ar aizkaru projektu tieši tas pats. Ja kāds netic manam darbam, ok. Kurš būs vinnētājs? Īstenībā es. Tātad ar aizkaru projektiņu es biju nolēmusi septembrī katru dienu pa vienam motīviņam uztamburēt. Godīgi sakot, vienu motīvu dienā tas ir apgrūtinoši. Man vairāk patīk kādus 3-4 motīvus. Vai braucot transportā, sabiedriskā transportā, tur arī sanāk kādus 2-3 uzreiz uztaisīt un tam līdzīgi. Un tā tad man lēnām top aizkara projektiņš. Ja runājam pa septembri, man it kā vajadzēja būt tikai 30 pabeigtiem motīviņiem, bet man jau ir šeit 61, ko rādu. Lūk. Šitik lieli man ir aizskariņi. Šeit ir vidiņš, un kā es daru, es virzos ap to vidiņu un katru reizi lieku motīviņus klāt. Un kā tas sanāk, vidiņā ir viens motīvs, apkārt iet 6, 12, 18, 24, un tagad man ir 30 motīviņi aplikt apkārt. Kā aizskariņi, ka es pieliku pie aizskariņi pie loga, izskatās fantastiski skaisti. Lūk, viņi jau ir šit tik daudz, tik lieli. Un es tikai vienīgi neatceros, vai man vajadzēja 4 motīvus, tas ir 2 uz katru pusī, tas nozīmē 2 apkārt līnijas, lai tās platums būtu sasniegts. Vai 4 uz abām pusītēm, tas nozīmē 4 lielās līnijas. Man 2 vai 4, es īsti neatceros. Bet vienmēr sakot, man ir ko darīt. Tagad nākamā šitā rinda, ko es tagad taisu, ir 30 motīvu liela. Un motīviņi man to praiti. Tātad diedziņš ir Magnum BBB, no BBB Magnum 5.
Tamborradat numur 2,5, viens motiņš jau kaut ko iesākts atkal. Un pabeigtos vīnas kastītē. Jā, un tur ir Sisī, tur ir televīzijas tonis, Štefan doms, Šönbrunens pils un, protams, zirgu pajūgi. Un tajā es glabāju, lūk, motīvus. Jā, es viņus satamborēju vispirms. Te ir vairāk kā 15, kaut kāds 16, 17, 18, nu, pirms 20 mazliet. Un tad es attārdu vienkārši 1, 2 vai cik tur tās lapiņas vajag vaļā un pietamborēju atpakaļ klāt, jo tā vienkārši ir ērtāk. Un tā es lēnām un palēnām top man aizskariņu uz apli. Ja man nesanāktu aizskariņu, man sanāktu fantastiski skaista galda sedziņa. Un arī, es teiktu, tā tas bija domāts. Bet aizskariņi sanāk ļoti skaisti, pie loga forši, superīgi, un ēnas met vienkārši fantastiski. Jau notestēts tas procesa darbiņš Kalnamiņā pie loga īstenībā ļoti skaisti. Jā, šis ir viens no skaistiem darbiņiem, kas to priekš Kalnamiņa. Starp citu, Kalnamiņā es sadzimuši ļoti daudz izšķīlušies zelkšēni. Ļoti daudz. Viņi ir mazliet agresīvi. Un viņi māk gan lekt, gan grozīties, gan šņākt, gan visu kaut ko tam līdzīgi. Labi, šis ir viens darbiņš, kas man ir procesā, tā ir pie nākamā. Pēc super siltā septembris, protams, dzīvoju vēl projām vasarā. Un vasarā man bija nopirkts no Jans from Italy vasaras merīnvilna. Bekforša, krāsiņas spilgtāk nekā jūs redzat. Varbūt es uzrakšu kādu filtriņu. Bet tātad vasaras merīnvilna, tas nozīmē, ka viņa nav tik karsta, tur pieaukumiņu, viss kaut kas tam līdzīgs, un pati ņēmu un tinu. No konusiņa satinu 5 kārtās. Un satinu man bija ļoti lielāks kamols. Un es sadu, ja tā ir vasaras merīnvilna, vasaras topiņa. Un jūs jau zināt, ka ļoti populāri tagad ir topiņi. Nu, ja nezināt, tagad zināt. Tātad latviski tas ir valnītī, tā kā 2x2. Neticēsiet, bet tas ir mans topiņš. Izskatās maziņš, vai ne? Bet īstenībā runāsim, kā ir merīnvilnas īpašības, viņam paliek tāpatās. Tātad, pēc aizsnības, pēc izmazgāšanas valnītis neturēsies. Izskatās šauri, viss ok, bet uz manu platumu būs ok. Ja viņš izstiepsies un paliks plats, lai ir, būs brīvs, ja neizstiepsies, bišķiņ sakļos formu, arī ļoti labi. Pašlaik man ir jāuzdada vēl 25 rindiņas, jo tā kā viņš viņam pastiepjas, viņš kļūst mazliet īsāks. Sākumā es biju šo topiņu iesākus no augšņas, es jau biju vienu daļu uzadījusi, bet baidījos, ka man būs jārda, cik daudz šeit vajadzēs, cik nostiepsies, cik nē. Un līdz ar to es adīju tagad no apakšas, lai mazāk jārda. Ja es adītu otrais, vai es būtu jau izmēģinājuši šo te visu, es adītu šeit ar latviski, ne tā zvaniņiem, bet ne tā volāniņiem, bet, nu, apmēram labiskajās rindās tādus smukus, tādus vilnīšus uzadījusi. Nesanāca. Bet nevis šādus vilnīšus, bet sfērisks. Jā, un tad es sadalīšu vienkārši uz pusēm. Adīšu tikai priekšu muguriņu, jo es negribu, ka šīs te līnijas ir vienādā līnijā. Tas šitais ir par zemu. Man vajag višķiņu augstāk, un līdz ar to, lai mazāk nokļūdos, adīšu šādi. Šāda veida topiņiem ir gan Studio.com bezmaksas aprakstiņi, gan ir maksas aprakstiņi Ravelry, piemēram, Remī, Kamisel, kaut kas tam līdzīgs. Bet es nevadīšos no tiem, tā būs mana brīva improvizācija, apmēram es zinu, kā es gribu to panākt, šo noraukumu. Pašlaik izskatās nevis pa vidiņu, bet gar maliņām, lai tā smukāk. Kā sanāks, es nezinu, un pēc kura apraksta noteikti nebūs, tas būs manējais individuālais aprakstiņš, bet, nu, vienmēr sakot, topiņš. Tātad 2 labies, 2 krēliski, viss ir ok, viss stulbākais būtu tas, neiedzīgākais, ja labiskajā rindā baldziņā ieskristu kāds krēliskais. Man tā nav.
Bet man zaķiem ir reizēm gadījies, un tad nācies ir attārdīt. Bet, nu, atvainojos, balss sēdz jāuzskaņo. Bet, nu, jā, būs šāds te topiņš vasarai. Nāk ziema, bet es to joprojām esmu vasarā. Jā, tas ir par otro projektiņu, kas man ir procesā. Izrādās vēl viens darbiņš man ir procesā. Bija kaut kā pavisam piemirsusi. Teksrena puselnas dzīve. Šīm pusgriem zeķītēm man izradījās 165 grami, tā kā man bija 3 ficītes, līdz ar to man palika 135 grami. Un tagad, lai pārbaudītu, kā viņi uzvedīsies ar citas krāsas dzīvi, man, protams, bija jāpārbauda, vai viņi krāso vai nē. Jo viens ir, kad dzīve sapilcējas vai izstiepjas izstrādājumos, vēl neiedzīgi arī ir tas, ja krāsainajos adījumos dzīlaiž krāsu un uzadītais darbs ir neiedzīgs. Kā es darīju, lai pārbaudītu, vai dzīve krāso vai nē? Es uztamborēju mazu pīnīti divās krāsās. Tātad lilā un zaļa. Kārtīgi izmērcēju, kārtīgi žāvēju, īstenībā nu jau esmu nospiedusi savā dienas grāmatā un krāsu nelaižu. Līdz ar to es varu droši ķerties pie krāsaino adījuma adīšanas. To es arī darīju. Man gan te uznāca vienu dienu prātā tumsums, ka es iesāku šo darbiņu. Es nezinu, vai tas būs arī tādā formātā, vai būs tomēr savādākā, jo parādīšu, es jau esmu mazliet pārdījusi. Nav uz adtām. Bet šeit ir pīnīte, skuiņa, nu kā nu viņu sauc. Tur man iestājas prāta aptumsums. Tas bija arī 12. naktī, un tad man gribējās apmēram zvans draugam pakonsultēties. Ok, izlaidu. Jo īstenībā par pīnītes adīšanu skuiņas YouTube ir tik gari video, kad man nav pacietības viņus noskatīties. 12 minūšu garu video. Es pat atradu 1 stundu garu video. Tik daudz laika man nav. Man pilnīgi pietiktu ar 1 minūti. Tāpēc, jā, būs arī kā pīnīte tāda un skuiņu, tātad lūk šī te. Bet šo zeķītes īsti nezinu, vai viņa paliks tāda. Jo tātad šeit bija adatiņas numur 3, un par cik es sāku adīt krāsainu, tad man te ir adatiņas jau 3,5. Krāsainais raksniņš, protams, savilks zeķīti un ļoti neļaus stiepties, bet pašlaik viņa izskatās man diezgan liela. Šeit tiek adītas saulītes, un, nu, es ņēmu no kādām latviešu zeķēm, un tātad adu saulītes. Tātad man ir zaļā krāsa 135 grami, un man ir jādabon kaut kur 30 grami no citas krāsas dījām, lai es varu kaut ko paturpināt. Vai paliks šādā variantā, vai nē, to es vēl nezinu. Kaut kur pazaudēju iedvesmu. Jā, jo man vienkārši nepatīk adīt ar 3 krāsām vienā rindā, un pašlaik tas tā arī notiekās. Bet pašlaik ir iesākts šādi. Varbūt nākošajā reizē jūs redzēsiet pilnīgi kaut ko pavisam citu. Šis ir 3. darbiņš procesā. Un 4., 5. baigi intensīvi plānojās. Arī 6. Jā, bet rītā tātad es dodos vispār uz tādu foršu radošu ekskursiju, uz kuru es vēlos ņemt savu foršo silto lakatu līdz un mazliet izrādīties, padefilēt, ok, nebūs, kas man uzfilmē, bet vienmēr sakot, rītā plānoju doties uz ekskursiju, jo es ļoti gribēju paņemt līdzi kā savu mazliet vizītkarti, ar ko es nodarbojos, un jā, ja nu varbūt sanāks, varbūt, ka būs kāds kadriņš arī nākošajā stāstā. Bet šoreiz es jums teikšu paldies, ka noskatījāties, priecāšos par rīkšķīt, priecāšos par kanāla abonēšanu, un te jau tiksimies rudenī. Cerams vēl rudenī. Paldies, ka noskatījāties. Adā!
īstenībā es pašlaik esmu iznākusi tepat pie mājas uzfilmēt šo visu. Un iedomājieties, Čārlijas sēž uz lovu un man jau gaida. Un tātad lūk plakats. Burvīgs, vai ne? Ok, tātad es esmu iznākusi laukā. Vienkārši nobildēt lakatu. Un to es jums parādīšu Čārliju. Tā. Tālūk, es fotografēju, Čārlija skatās.